Šodien es pastāstīšu, kā putrēm desas, ja pasins desas, cep manās mājās. Šādi gatavoja mana vecmāmiņa Salomēja, mana mamma Anastasija, un tagad to daru es. Pirmām kārtām mums vajadzīgi būs kartupeļi, kurus Juris mums tūlēs arī vēs. Lūdzu. Pie pierīvētajiem kartupeļiem rīvējam klāt sīpolu. Nu, puiši, kurš nāc palīgā? Oskar, nāc. Nāc. Protams, neatņemamo sastāvdaļu asins desām, tā ir biezputra. Jūs jau iepazināt receptēs, ka citi ar griķiem taisa, es taisu ar miežu putrēm. Miežu putra, biezputra man ir sataisīta jau agrāk, jau vakarā es sagatavoju, izvārot miežu biezputru un klāt pielejot speķīti, kurš ir nedaudz apcepts. Lieksim tagad visu to pie kartupeļiem un sīpoliem. Tagad es esmu sajaukusi šo te biezputru miežu ar kartupeļiem un sīpolu masu. Un liekšu klāt garšvielu, kuru es pat nezinu, vai latviski viņai ir nosaukums. Mēs viņu saucam par smerdeļiem. Smerdeļis. Kāpēc? Droši vien, ka viņām ir ļoti specifiska smarža. Bet tieši šī smarža, man liekas, mums dot arī vislabāko garšu asins desām. Es nevaru iedomāties, kā bez viņām varētu gatavot desas. Bet jābūt uzmanīgiem, ļoti daudz nevar piebērt, jo tad būs rūktas desas. Smerdeles dod reuktumu. Pats galvenais asins desu komponents, protams, ka ir cūkas asinis. Un to arī mēs tagad pievienojam. Te viņas ir gan šķietļas, gan vēl gabalos. Un viss būs jāsajaut. Masa mums ir sataisīta. Un tagad sāksim to visu pildīt zarnās. Man šoreiz ir tādas ļoti tievas zarnas. Parasti es tādās negatavoju. Es pildīšanai zarnās izmantoju vienkāršu pudeli, kakls ir iebāz zarnā, koka karoti bīdam iekšā, sagatavot to masu. Izskatās jau skaisti. Nu tā, desas mums ir sataisītas, sadētas, ko soka sadātas. Ņemam agamagatu un sadustam, lai karstumā tās nepārplīst. Kaut gan, nu, nav nekad tā, ka kāda nepārplīstu. Protams, ka laukos mēs to darām maizes krāsnī. Nu, pēdējais triks. Liekam krāsnī. Nu, kā jebkuru ēdiena gatavošanu es pārkrustu. Un laiciņš ir pagājis. Paņemam adatu un vēlreiz nedaudz ieduram. Ja sarkanīga sula tiek laukā, tātad viņā vēl ir jācepas. Izskatās jau labi. Ir pienācis pats svarīgākais moments. Desas ir izcepušās. Ņemam laukā no līdzi. Nu, kā smaržo? Pēc desām. Garšīgi. Pēc desām. Nu, desas ir gatavas, vasaļi āduši.